Sveiki, mīļie! Šodien kopā ar mani ir mana kliente no Itālijas. Viņa speciāli atbrauca uz Latviju, lai saņemtu šīs sesijas un konsultācijas. Un ar viņas atļauju mēs šodien nofilmēsim mūsu sesiju. Sveika, Evita! Labdien! Saki, lūdzu, mēs ar tevi esam pazīstamas no attāluma, jo tu zvanīji man telefoniski, tev bija problēmas. Kas tevi atveda pie manis? Man ieteica draugi, jo es ļoti mocījos ar migrēnām. Man migrēnas ir bijušas problemātiskas jau vairāk gadu garumā, bet pēkšņi decembra mēnesī 2 nedēļas no vietas katru otro dienu man bija pilnīgi nepanesams migrēnas slēgmes. Un es vērsos gan pie fizioterapeitiem, gan pie osteopātiem, un es nevarēju tikt ar to galā. Un līdz ar to es interesējos apkārt savā draugu lokā un man ieteica ar tevīm sazināties. Jā, un tu izmantoji jau no attāluma, no mājaslapas 2 programmas. Jā. Tas bija skaņu programmas, Neuromatrix. Cik ilgi tu klausies un ko tu esi izjutusi? Es sāku klausīties uzreiz tajā pašā dienā, kad mēs sazinājāmies. Bija ļoti interesanti, ka pirmajā dienā man likās pa skaļu šis ieraksts, bet pēc tam ar laiku es pieradu. Pēc ieteikuma es klausījos reizi dienā, liekot fonā, kas man ļoti patika, jo man pat par to nebija jādomā. Es ieslēdzu ierakstu un fonā viņš pats darbojās. Un tā es pāris mēnešus viņā esmu tagad klausījusies. Un tu darīji kaut kādus ikdienas darbus, un tev tas nemaz netraucēja? Man tas netraucēja. Es pat strādāju, jo es arī strādāju attālināti no mājām. Es uzliku fonā, tad, kad man nebija darba zvana, es ļoti mierīgi viņu ieslēdzu un es varēju koncentrēties savam darbam un man fonā skanēja. Un kad tu pamanīji, ka tev kļuva vieglāk? Ļoti ātri, jo pirmais jau bija tas, ka man lēkmes pazuda, gan momentāli. 2 dienu laikā es jau sajūtu izmaiņas, un es vēroju, vai man viņas atkārtosies. Tas bija tas mans stimuls turpināt klausīties un skatīties, kas ar manī notiek, jo es secināju, ka man šīs lēkmes neparādās, ka man šo simptomu vairs nav, un tas ļoti ātri notika. Tas burtiski jau pirmajā nedēļā. Jā. Kaut jāsaka no neiroplastikas viedokļa, ka šīs pārmaiņas, kas notiek smadzenēs, notiek diezgan pakāpeniski. Un sākumā cilvēks var vispār nejust neko, pat dažreiz simptomi nepāriet. Nu, tavā gadījumā tas notika daudz ātrāk, jo migrēna tā ir vegetatīvas nervu sistēmas problēma. Un tev, tas ir ļoti labi, ka tev nav nekādu organisku izmaiņu smadzenēs, ka tā ir tikai vegetatīva nervu sistēma. Un tāpēc tavā gadījumā rezultāts bija daudz ātrāk. Bet vienalga no neiroplastikas viedokļa tev ir jāsaprot, ka neironi bija sagrupējušies kaut kā nepareizi. Tev ir vajadzīgas vismaz 16 dienas, lai atvienotos, tad jāklausās katru dienu. Un pēc tam vēl kaut kāds laiks līdz 6-8 nedēļām, kad veidojas jaunas neironu saites, tad notiek šī harmonizēšana. Un tāpēc tu nedrīkst pamest šo pasākumu. Tu vari taisīt, protams, nelielas pauzes, bet kaut kādu laiku tu turpini, kamēr tu nostabilizēsi rezultātu. Un šeit ir tāds moments, ka tas viss nenotiek vienkārši tāpat. Tātad migrēnas tev bija visu mūžu, bet pēdējā laikā bija daudz biežāk un bija ar vemšanu un bija ļoti slikti arī naktī. Jā. Tātad tas visdrīzāk bija saistīts ar kaut kādu iekšējo saspridzinājumu. Kad tu pat naktī, tu nevarēji atslābināties, tev kaut kas līdzīgs tā kā krampji, tev spiež galvu, tev saspiež asinsvadus un, protams, migrēna ir klāt. Un tas viss ir ļoti līdzīgs intoksikācija, tā kā saindēšanās. Un tāpēc arī ir tā vemšana. Smadzenes tu atpazīst kā saindēšanās. Un zini, ar ko tu saindējies? Ar stresu? Nē, es redzu smadzenes, kad strādā, ir vielmaiņas atkritumi. Arī smadzenēs. Jo tur neironi strādā, kaut ko dara. Un tādas glīvu šūnas ir. Un iedomājas, ka tie atkritumi neizvadās. Un tie neizvadās. Un zini, kāpēc?
tāpēc, ka tu nevari atslābināties. Daba ir iekārtojusi tā, ka tad, kad cilvēks guļ, tad, kad viņš ir miegā vai varbūt meditācijā, dziļāk kaut kādā atslābinājumā, visi šie toksīni izvadās pakāpeniski caur spinālo šķidrumu, tas ir pa mugurkaulu, un pēc tam pa limfas riti ārā. Bet tavas smadzenes nebija attīrījušas, un tāpēc ir ar to vēmšanu un milzīgu sasprindzinājumu, un saprot, tāds apburtais loks. Bet šis saspringzinājums, tam ir psiholoģiska daba. Tu piekriti? Jā, noteikti. Tu piekriti. Kaut ko tu piedzīvoji tajā laikā. Tas ir ļoti bieži saistīts ar stresu darbā. Tos, ko es redzu, ka man ir aktivizējies. Un šis stress nav mazinājies šobrīd, bet man vairs nav migrēna laikni bijušas. Bet tava attieksme pret darbu ir mainījusies. Tu piekriti? Ka tu esi cita jau, pavisam cita. Tu zini, tāpēc, ka šis skaņas dara tādu darbu. Tas skaņas nedarbojas tikai uz migrēnu vai kaut kādām tur citām slimībām. Šis skaņas harmonizē smadzenes, un tāpēc nokļūst arī tur, kur vārdi nevar nokļūt. Iedomājies, ja es būtu psihoterapeits, es tev teiktu, Evita, tev ir jādzīvo savādāk, uz dzīvi jāskatās savādāk, un ko tu man atbildētu? Es to visu zinu, es to visu saprotu, bet es neko nevaru ar sevi izdarīt, un es reaģēju tā, kā es reaģēju. Bet skaņas harmonizē visas tavas smadzenes, un arī zemgarozes daļu. Un tā ir tā īpatnība, ka tur nav vārdu, bet tur ir informācija šajā skaņu secībā. Tur nav melodijas, kaut tu tā uztveri varbūt kā melodiju. Cits saka, eņģeļu mūzika, jā, varbūt, bet redzi, smadzenes ir sakārtojušās, un tāpēc arī tava attieksme tagad ir cita. Es uzskatu, ka tev bija izdegšanas sindroms. Vai tu piekrīti? Es piekrītu, jā. Bet, protams, es tev nevaru teikt, vai man attieksme pret darbu ir mainīsies, jo man jau liekas, ka es esmu tā pati kā pirms tam. Jā, es strādāju no savas puses tieši tāpatās kā iepriekš, bet noteikti es manu, ka mani tas tik ļoti vairs neiespaido iekšēji. Jā, tas ir ļoti svarīgi, ka tavas smadzenes jau pavisam savādāk uztver. Jo, redzi, mēs nevienmēr varam mainīt situāciju, mēs nevienmēr varam pamest darbu, vēl īpaši, ja darbs ir labs un ārzemēs, un viss te ir, tad, kas cilvēkam ir vajadzīgs, un mēs nevaram to pamest, un tad, ko mēs varam darīt? Mums saka, pielāgojieties. Bet ar prātu mēs nevaram to izdarīt, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir milzīgs sasniegums, kas man ir izdevies, ka caur zemapziņu mēs varam ietekmēt šo cilvēka, var teikt, gan uzvedību, gan reakciju, jo tas patiesībā viss ir daudz dziļāk nekā mūsu domas. Vārdi un domas tur nevar piekļūt. Un vēl vairāk iedomājas, bet ja runa ir par bērnu, ko tu viņam iestāstīsi? Ja? Un kas bija interesanti, jo es par šādu metodu nebiju dzirdējusi. Un es pilnībā paļāvos. Es nedomāju par to, es nepārdzīvoju, teiksim, tā būs vai nebūs, jo man šis brīdis bija diezgan izmisuma solis tavā virzienā, un es jau meklēju jebkādu palīdzību, ko es varēju, un es paļāvos, es klausījos, un patiešām ļoti ātri manā gadījumā nostrādāju. Galvenais, ka tu tagad zini, ka tev ir tāds rīks, ar kuru tu vari sevi sakārtot, jo, protams, cilvēks var atgriezties tur, kur viņš ir bijis. Un šī nosliece mums ir visiem, tāpēc, ka, kāpēc vispār bija šie stresi? Tāpēc, ka, visa tava dzīve, no tavas dzimšanas līdz tam brīdim tevi ir novedusi pie tā, formēja tevi, tavu raksturu, tavu attieksmi. Un rezultātā tajā decembrī, kad tas viss sācies, tu biji tāda, kāda tu biji. Bet redzi, dzīve iet uz priekšu. Mēs arī mainamies, gadi iet uz priekšu, jaunākas mēs nekļūstam, varbūt smukākas un gudrākas, lai Dievs dot arī gudrākas, ja? Bet viss mainās, un tāpēc, tu zini, ka tu vienmēr vari atgriezties pie šīm programmām un turpināt arī tālāk. Bet redzi, man ir tāda holistiska pieeja cilvēkam, tad es skatos kā veselumu, es negribu teikt, tikai klausies skaņas un viss būs labi. Vispār labi, ka es šodien tevi redzu, un vispār arī tad, kad tu atbrauci un bija iespēja tevi dzīvajā, ne tikai telefoniski, man ir svarīgi dzirdēt tavu balsi, redzēt tevi, jo es tevi skenēju.
Es to daru jau, var teikt, vairāk kā 30 gadus, jo šeit arī ir zinātne. Pēc cilvēka balss var ļoti daudz ko pateikt, kas viņam ir smadzenēs. Jo balsaids ir ļoti tuvu smadzeņu stumbram un viens otru ietekmē. Un tāpēc visi tavi stresi vai kaut kādas pat ķermeniskas problēmas, faktiski tas viss ir dzirdams tavā balsī. Un, zini, tāpēc es arī neklausos operu dziedātājus vai tur popmūzikas dziedātājus. Es saku, kāpēc man ir jāklausās visas viņu problēmas un arī visas slimības, es to visu dzirdu. Un es tev gribu šodien teikt, ko es šodien dzirdu, ja? Kaut kas ir mainījies jau par šo laiku. Skaņas jau kaut ko mainīja arī tavā balsī. Pozitīvi mainījies. Ļoti pozitīvi, ļoti pozitīvi. Es nezinu, vai tu pati dzirdi, ka tu runā savādāk, bet tu runā savādāk. Balss tev ir cita. Un tagad vienīgais, kuru es vēl varu pieķerties, tā ir galvas pamatne. Tur daži muskuļi ir sasprindzināti. Bet mēs ar tevi ar to tiksim galā. Un šeit ne tikai ar skaņām, protams, skaņas arī ietekmē muskuļus, visa ķermenī, caur ausīm un pēc tam arī caur dažādiem smadzeņu rajonam, bet visu ķermeni. Bet galvas pamatnē es tevi iemācīšu dažas tehnikas, ko tu veiksi arī pati un pakāpeniski arī pati saveidīsi kārtībā savu galvas pamatni, jo arī vizuāli var redzēt, kā ir tad mazliet galva. Un tas mums daudziem cilvēkiem, ja tas ir no darba, tu turēt mazliet uz vienu pusi. Tas arī ir mans darbs, man negribas tikai seansus, sesijas ar saviem klientiem, bet es gribu iemācīt, un katrs, kurš atnāk, es arī apmācu kaut ko tu vēl pēc tam vari darīt, izņemot arī skaņas. Un ar to mēs arī ar tevi padarbosimies. Bet es domāju vēl par to izdegšanas sindromu, ja? Faktiski to sauc par neirastēni. Tas ir tā zinātniski, medicīniski, ja? Tas ir tāds nervu sistēmas nogurums. Un ir tādi īpaši punkti mūsu ķermenī, tas nav galvā, tas ir būs šeit, rumpī, ir tie neirastēnies punkti, neirolimfātiskie punkti. Tu iemācīsies atrast, izmasēt un noņemt šo spriedzi, šo sasprindzinājumu un noņemt šo izdegšanu. Un tad tas ir ļoti būtiski, ja tu to darīsi regulāri un katru dienu turēsi sevi formā. Tas arī būs tāds... Un tas ir vairāk no rīta vai vakarā, kā tas... Tas varbūt būs vakarā. Es tev parādīšu šos punktus, mēs atradīsim starp ribām, pameklēsim un tu pati masēsi. Es domāju, ka tas arī diezgan būtiski, ka tu varēsi kaut ko darīt arī katru dienu ar tādiem apveceļiem. Jo redzi, vienkārši pateikt, zini ko, nedrīkst stresot. Nedrīkst taču ņemt tuvu pie sirds. Teiksim, bet kā? Jā, diemžēl tas nestrādā. Bet apveceļi ir mūsu ķermenī. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu to iemācīsies. Labi. Bet... Bet vēl, zini, ko es domāju, vēl kopumā, ko es varu ieteikt, zinot to, ka tu nebūsi Latvijā, ka tu šeit esi neilgi, un kad mēs vēl tiksimies. Vēl es gribu tev piedāvāt arī tādu neirogastronomisko uztura plānu, ko es varu sagatavot tev personiski. Tas ir tāds viens no maniem projektiem, kas arī mājaslapā ir pieejams.
Un cilvēki var iegādāties šos uztura plānus, pat ņemot vērā kaut kādas individuālas īpatnības. Ir vecums, ja? Ir varbūt kaut kādas īpatnības, piemēram, tā pati nosliec uz migrēnām, ja? Ir vegetatīvie traucējumi, bija var teikt, bet vienalga noslieci ir. Un tā neirogastronomija nodarbojas ar to, ka šis uzturs nav pakļauts tam, lai tu būtu slaidāka un tur skaitītu kalorijas, bet kas tev ir jāēd, lai tava nervu sistēma vienmēr būtu formā, lai tu atjaunotos. Tātad mēs darbojamies ar tevi holistiski un var teikt tā kā multisensori, caur dzirdi, ir krāsu terapija, šeit tie krāsainie paliknīši, ja? Tas ir caur redzi un būs arī caur garšas receptoriem, ja? Tā kā garšas terapija sava veidā. Un tādu mēs arī varam izstrādāt, jo redzam, tu neesi vainīga, ka tev ir sākušas šis migrēns. Tāpēc es saku nosliece un iedomājies tur daudz dažādu faktoru un slodzi darbā un kaut kādi gadi pēc 40 mums mainās hormonu līdzsvars. Un smadzenēs veidojas tā saucama smadziņu migla, kaut kāda aizmaršība, ka pēkšņi nevar atcerēties vārdus, tu nezini, kur tu esi nolikusi atslēgas, un tu pārdzīvo. Un plus vēl tu esi tāds perfekts cilvēks, ka tu visu gribi izdarīt pareizi, un tas tev rada stresu. Ka tev, protams, ir jāpieņem to, ka ķermenis mainās arī smadzenes, mainās arī nervu sistēma. Bet sievietē arī šajā vecumā jābūt pilnīgi veselai un jādzīvo laimīgi. Un tāpēc mēs varam veikt tādas nelielas korekcijas, ļoti viegli, piemēram, ar šo uztura programmu, kas arī palīdzēs tev, neieguldot daudz spēka, neskaitot kalorijas. Kas ir ļoti svarīgi, jo līdz kaut kas ir grūti, tā mēs jau neturpinām. Tad mēs to neturpinām, bet tas būs ļoti viegli. Tad tur būs daudz dažādu variantu, ko tu vari lietot un kādā laikā, un starp citu tas ir svarīgi, iedomājas vitamīni. Pat uztura bagātinātāju, ko cilvēki nopērk aptiekā. Kad ir jālieto? Kad viņi parasti lieto? Pateikt no rīta. Cilvēki no rīta, lai neaizmirsās. Bet tu iedomājies, ka daži vitamīni mums nav vajadzīgi no rīta. Vai, piemēram, tāda viela kā omega-3, kas ir ļoti vajadzīga smadzenēm, ir vajadzīga tikai pusdienlaikā, pat ļoti konkrēti, kaut kur ap 3. Jā, šī informācija. Un tu iedomājies, uzturā taču arī ir, piemēram, omega-3, tur kaut kāds lasis, un jūras veltes. Kad ir jāēd? Vakarā. Tas ir absolūti nevajadzīgs pasākums. Tas tev neko nedod tavam smadzenēm. Par to visu mēs ar tevi vēl parunāsim, un es tev sagatavošu, un varbūt izsūtīšu uz Itāliju. Varbūt, ja paspēšu. Kas vēl? Kas man interesanti šķiet, ka tu saki, protams, mēs ar vecumu, viss mainās, bet ir dažādas pieejas, kā mēs šo visu varam noturēt vēl pareizā līmenī un nenovecot varbūt tik ātri. Tik ātri, jo tas ir ieguldījums sevi, jo šie resursi mums ir dažādi. Un tu jau pati redzi, kā dzīve tomēr ir kļuvusi daudz labāka, un paskaties uz mūsu mammām, vecmāmiņām, ka mēs savā vecumā varbūt izskatāmies daudz jaunākas nekā mūsu priekšteces. Tāpēc kā uzturs un vingrošana un viss jau ir daudz kļuva labāks nekā citos gados. Un kas man arī interesanti liekas, šobrīd pasaule tik ļoti mainās no tehnoloģiskā viedokļa un mainās ātrāk nekā mēs tam spējam sekot līdzi. Un līdz ar to tās vecās pieejas varbūt tās vairs tik ļoti neatbilst, jo mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties jaunajai vidē un jāmeklē šīs iespējas, kuras mēs pat vēl neapzināmies, kādas ir. Tas ir vissvarīgākais jautājums, starp citu, kad cilvēki man jautā, klienti, kāpēc man ir trauksme, vai kāpēc man ir depresija, vai tur vegetodistonija. Vienalga, anxiety, tagad ir jauns termins, tā ir tāpat trauksme. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc būtības mēs esam dzīvnieki, mūsu ķermenis, un viņš ir pielāgots pavisam kam citam, un mūs ievietoja ideālā vidē, kur mums nav ne jāskrien, ne jārūpējas par savu
barību, es domāju, tīri fiziski mēs nepasvīstām, jā, kā mums tas viss nāk, tikai tā atver leduskapi un tev viss ir. Un daudzas citas lietas. Un tāpēc faktiski visu šo kaut kādu agresīvu, šo dinamiku, ko mums vajadzētu ieguldīt izdzīvošanā, visi šie instinkti, mēs realizējam kaut kur citur, savā darbā, ar saviem mīļajiem, ja? Un tāpēc, redzi, mēs esam pēc būtības dzīvnieki, bet dzīvojam cilvēcisko dzīvi. Un no turienes sākas visas šīs problēmas, tāpēc, ka mūsu pamata instinkti nav pieprasīti, un mēs nezinām, ko ar to darīt. Un mēs nevaram paspēt šajā dzīvē tam visam pielāgoties. Ir vajadzīgas vairākas paudzes. Vispār, lai notiktu mutācijas, lai tad mēs būtu pilnīgi citas būtnes, no 5 līdz 10 tūkstošiem gadu. Tu tad varbūt zini, kā cilvēki tad, kad pieradināja govis, ja? Viņi taču sākumā nevarēja lietot pienu. Viņi absolūti nevarēja, viņi varēja tikai skāppiena produkts, ja? Tāpēc, ka viņi vienkārši nevarēja pārstrādāt. Un iedomājas pagāja tur kaut kā 10 000 gadu, un cilvēkiem jau ir cits mehānisms, un daudzi cilvēki lieto pat līdz dziļam vecumam pienu, ja? Un tur saldo krējumu, tur vai saldējumu, un nav viņiem slikti. Jā. Un viss notiek, pat zarnu mikroflora pielāgojas. Jā, tāpēc pielāgoties jauniem dzīves apstākļiem, pirmkārt, tev ir jāizprot, kas pasaulē notiek. Un kā pat tas, var teikt, ģimene kā tāda, laulība, ka tas vairs nebūs tā, kā bija mūsu senčiem. Nākotnē cilvēki sajies kopā ne vairāk kā uz 7 gadiem. Interesanti. Tāpēc, ka viņi nevarēs izturēt viens otru. No tā viedokļa, ka viņam būs dažādas intereses. Tagad internets piedāvā visu, ko. Katrs sēž savā telefonā, viens seko tur kaut kādiem tur, un cits seko citiem. Abi nezina, ko kurš dara. Ir dažādas intereses, bet cilvēki var būt kopā tikai tad, ja viņam ir vienādas intereses. Ja viņi kopā kaut ko dara, ja viņi liek savas smadzenes un iet kaut kur kopā, un tad viņi var būt. Bet ar laiku tu redzi, ka jo lielāks ir šis piedāvājums, jo vairāk ir informācijas, cilvēkiem ir ļoti dažādas intereses, un vairāk nekas viņus nevieno. Un tieši kā tu saki, ir ļoti daudz informācija un ir liela izvēle. Un tu nesaproti, es piemēram arī skatoties sociālajos tīklos, es nevaru ticēt visam, ko piedāvā. Un ļoti ātri tu atšķiri, kuri varbūt tās ir patiešām zinoši cilvēki, un viņi tev sniedz kādu informāciju, un kuri tikai varbūt šo informāciju atkārto vai mēģina viņu pagriezt nedaudz savādākā skatījumā. Un līdz ar to tikt pie šīm te pamatvērtībām, kur tu patiešām varētu iet pēc palīdzības vai smelties šīs zināšanas, ir diezgan sarežģīti. Es esmu arī redzējusi YouTube video par dažādām frekvencēm, kad tur piedāvā, 400 frekvences, 600, 800. Jā. Kā tas atšķirās no tavas metodas, vai arī tas ir tieši tas pats? Tas ir absolūti kaut kas cits. Tas kas tur ir YouTube'ā, tas arī ir tas, par ko tu saki, kā, var teikt, no pirksta izzīst. Jā, šeit ir... Redzi, YouTube'ā, pieņemsim, viņi saka, ka kaut kāda tur frekvence, pieņemsim 440 Hz. Ārste tur kaut ko. Bet ja mēs paskatīsimies, vienkārši tāda ir tabula, tu vari atrast, tā ir fizika, ja? Tātad, kas ir 440 Hz? Tas, ja mēs ņemsim klavieres, tas atbilst lā pirmā oktāva. Tātad tā ir viena skaņa. Un tu gribi teikt, ka tur YouTube ir viena skaņa, tā tur ir kaut kāda mūzika. Tad, varbūt tas lā tur kaut kur arī ir iesprostots starp citām skaņām, bet rezultātā, tad, kad tu klausies, tad tā ir vienkārši mūzika, tad tu vari teikt, ka jebkāda mūzika, kur kaut kur tas lā parādās, kā dara to pašu. Tāpēc visas tas frekvences, ko tu atradīsi YouTube, tas ir vienkārši parastas mūzikas skaņas. Parastas ir 1. 2. oktāvā. Un nekas tur tāds dziedniecisks nav. Gluži pretēji es teikšu, ka mūzika kā tāda, viņa vispār ir ārpus dabas skaņām. Jo paskaties, kad putniņi čivina,
Kādas ir frekvences? Ļoti augša, tur 1400, tur kaut kur baigi. Ja, tā ir tagad 3, 4 oktāva, dažreiz pat vairāk ir cilvēki, kuri nedzird. Cilvēki gados, viņi saka, ko tu dzirdi tur putniņiči? Nē, viņi pat nedzird, ja. Bet citas skaņas mums atkal ir ļoti zemas, kā piemēram okeāna šalkas, ja, tur vējš vai kaut kāds tur negaiss ir pērkons, ļoti zemas. Un to, ko mēs dzirdam kā mūziku, šīs skaņas vispār neiedarās dabiskajā diapazonā. Tāpēc, teikt, ka tiem ir kaut kādas dziednieciskas īpašības, tu vari izpētīt zinātniskos avotus, nekā tāda nav. Neviens to nav izpētījis un nav apgalvojis. Mana metode tā nav nekāda jauna. Faktiski bija tāds cilvēks, viņš dzīvoja Francijā, Alfreds Tamatis, jā, un viņš bija lors, un viņš atklāja to, ka operas dziedātājiem ir problēmas ar balsi, tāpēc, ka viņam ir problēmas ar dzirdi. Ka viņi paši sevi ar savu balsi, viņi sevi apdulina, jo tas ir kaut kur ap 150 decibelām, kad viņi tā skaļi dzied. Jā, viņam jau vajag sasniegt. Jā, tad, kad viņi dzied, un tāpat arī ar profesionālajiem mūziķiem, viņi faktiski viņi sevi apdulina. Viņi kļūst, var teikt, kurli uz vienu ausi. Un ja kaut kas notiek ar ausiem, viņi vairs nedzird pareizi savu balsi, un līdz ar to, tad, kad viņi dzied, tā balsi tāda vairs nav tik skaista. Ja? Kamēr neatjaunojas dzirde, nevar atjaunoties arī balsi. Tas ir tas, ko mēs šodien sākam, šo sarunu. Un iedomājas, ka tad šis dakteris, viņš izdomāja, kā var uztrenēt ausi, ka tur var atjaunot tos muskulīšus, tur 2 muskuļi, ja, kuri pie bungādiņas regulē to, kā mēs šķirojam skaņas, ko mēs dzirdam, ko mēs nedzirdam, kādus trokšņus mums nevajadzētu tā īpaši dzirdēt, pievērst uzmanību. Un tāpēc viņš izdomāja tādu metodu, kā ņema kaut kādu klasisko mūziku, un ar aparatūru vienkārši zemākas frekvences viņš pataisīja klusākas un tādas augstākas frekvences skaļākas. Un cilvēkiem vajadzēja klausīties katru dienu un notikušies brīnum lietas, kas faktiski notika arī ar tevi. Atšķirība ir tā, ka es izmantoju savu oriģinālu kompozīciju un nevis vienkārši pazemināju skaņas, un tad man šis diapazons ir ārkārtīgi precīzs. Un kas šeit notiek? Tu klausies vispirms augstas frekvences, un tava iekšējā auss trenējās. Tu pat mazliet nogursti. Tas ir muskuļu darbs, kuru tu neapzinies. Informācija nonāk smadzenēs, no ausiem tur uz otru ausi, uz runas, dzirdes centriem, visur kur, ja? Un pēc tam pēkšņi tu dzirdi tādas zemes frekvences, tādas tik nomierinošas un tik forši viss izskūst. Tad tu relaksējies, tad tie muskuļi viņi jau atbrīvojas, un tu atkal relaksējies, un tu klausies, tā kā cilvēki parasti klausās mūziku. Bet bez šim augstām frekvencēm nenotiek šis treniņš. Un tāpēc vienkārši ar tām frekvencēm, ko tev YouTube piedāvā, tur 440 vai tur 800, tu neko neuztrenēsi, jo tas ir parasts diapazons, kas ir mūzika. Ar to nekas viņš varbūt tās nomierina tajā brīdī kaut kādu to iekšējo satraukumu. Jā, ja tā ir meditatīva mūzika. Varbūt tas palīdz kaut kādam atslābinājumu procesam, bet tas nav šis tāšnieciskais. Un arī, ka viņi nevar, varbūt ilgtermiņā arī tavu metodu, kā teici, man ir bijuši pie 2 mēneši, un tu man teici, un tagad pārtraucam. Jā, kaut kādu jau vismaz uz 6 nedēļām tu vari pārtraukt, un pēc tam pēc vajadzības. Varbūt tā vajadzība arī nebūs, tu vienkārši sajutīsi. Vajag vai nevajag. Tas ir cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas nopietnas lietas, piemēram, viņiem ir iedzimta patoloģija, tur autisms vai vēl kaut ko, lai uzturētu viņus kaut cik, ja. Formā, protams, mēs nevaram pilnīgi palīdzēt, bet kaut cik uzlabot viņa dzīvi. Tad, ir cilvēki, kuriem ir jāklausas visu mūžu. Un kādos vēl gadījumos cilvēki varētu vērsties pie tevis? Jo šobrīd mēs runājam par migrēnu, tu pieminēji autismu. Kāds vēl varētu būt tas diapazons? Ja mēs tagad pievērsīsimies skaņām, tad šis diapazons ir tāds, ka man ir 2 programmas. Viena ir tāda padziļināta, tas ir Neuroharmony Deep. Tas ir tā, ko tu pirmo klausies, kur mainās šīs frekvences.
Tas ir pie psihosomātiskām slimībām un pat pie diezgan nopietnām tādām smadzeņu un nervu sistēmas patoloģijām. Pat man bija nesen klienta, kurai ir multiplāra skleroze. Viņa noklausījusies 1 mēnesi un viņa jau ir labāk, viņa var jau uzkāpt uz kājas, viņa ir jūtīgums, viņa turpinās. Tas viņai uz visu mūžu, protams. Vajadzēs šo programmu iegādāties un tad klausīties tālāk. Tātad šī programma tad dziļāka. Otra programma, ko tu pēc tam izmēģināji, tur bija kopā ar krāsām, tad tā ir tā neurokalna. Tur ir mazliet citi akordi, tur ir mazliet cits frekvences un cits stils. Tas ir pie tādiem vieglākiem traucējumiem, pie vegetatīvas nervu sistēmas traucējumiem, līdzīgiem tādiem kā tev, migrēna. Bet redzi, kā cilvēkam vienmēr viss sākas ar vegetatīvu nervu sistēmu. Un kamēr mēs esam jauni, tā vegetatīva nervu sistēma nevar izraisīt nekādas būtiskas patoloģijas. Tur cilvēks saka, man kaut kas tur ar sirdi, vēl kaut kas. Viņam neko neatrod, viņam neatrod. Viņam ir ar grēmošanu, ar visu ko, neko neatrod, tāpēc, ka tā ir vegetatīva. Bet gadi iet, un cilvēks uzkrāja vēl kaut ko, un ja šie stresi turpinās, un tad jau ir cita pakāpe, tā jau ir tā psihosomātika, un tad jau šis patoloģijas var kļūt arī reāls. Arī it kā uz nervu fona, tā kā stresa fona, bet ja tas ir ilgstošs, tad pēc tam varbūt arī diezgan reāls slimības, piemēram, autoimūnas slimības, alerģija, astma var būt, Daudzas patoloģijas, artrīts, tur autoimūnam tagad no 7 slimībām, kas bija 60. gados, tagad tas saraksts ir līdz 111 slimībām. Bet tad tu saki, ka viņas ir iespējams atgriezt kaut kādā veidā ar šo te... Mums ir jāpaskatās pirmkārt, kādā stāvoklī ir šī problēma, cik tālu tas ir aizgājis, jo dažreiz par rezultātu mēs varam saukt arī to, ka mēs vienkārši apturam procesu. Tas arī var būt rezultāts. Kāds paliek vismaz tajā līmenī, bet piemēram, pie multiplāra sklerozes kļūst labāk, tas ir, tas ir virs 200%, es uzskatu, ka tā ir palīdzība. Mēs cerējām, ka mēs vienkārši viņu tikai apturēsim. Bet droši vien, kā tur nebija aizgājis tik tālu, un viņa jau ir uzlabojums. Man ir liels prieks to dzirdēt, jo patiešām, kā tu saki, ir daudz faktoru, kas mūs ietekmē un kuram nepievēršam uzmanību. Un tas summējās un beigās tas atsitās pret kaut ko. Un man ir prieks dzirdēt, ka tomēr ir iespēja to apturēt, to uzlabot, un man prieks, ka es esmu tev satikusi un ka mums šī sadarbība turpināsies. Redzi, kā veselības atbalsta sistēma, es tā to saukšu, es to nesaucu par kaut kādu terapiju vai ārstēšanu, tas nebūtu pareizi, es nenodarbojos ar ārstēšanu. Tātad cilvēkam ir kaut kāda problēma, un viņš var arī paralēli medicīniski iziet visu šo aprūpi, tas gan absolūti neizslēdz to visu, un papildus viņš var ar skaņu terapiju arī daudz ko uzlabot. Vai nav vienalga, no kā kļuva labāk, vai ne? Un es domāju, ka jebkurā gadījumā sakārtot savas smadzenes, tas ir ļoti būtiski. Vienalga, kas tev arī nebūtu, vai tas ir gastrīts, vai tev ir muguras sāpes, vienalga, viss jau ir galvā. Galvā ir pārstāvniecība katrai ķermeņa daļai, katram orgānam, un tas jau sen jau izpētīts un pat zina, kur ir kas, Un tāpēc es mācu arī saviem klientiem un parādīšu arī tev, ka šis skaņas vajadzētu ne tikai tā fona paklausīties, bet ja ir kaut kāda ķermeņa problēma, izlaist caur ķermeni. No galvas virsas līdz papēžiem un pēc tam arī caur konkrētu to daļu, kur ir problēma, vai tā ir sirds, vai tas ir kuņģis, vai tur varbūt zobs kādam, tur trizaru, nervu neiraldzija. Tad izlaist arī caur konkrētu ķermeņa daļu. Tas ir tā kā apzināti, ka es klausos to, jo līdz šim es tikai noliku tā blakus sev, viņš pats savā nodabā skanēja, bet tu saki, ka ja vajag vēl padzināt, tad vēl pievērst uzmanību tām. Tā ir ķermeņa daļai un vienkārši vērot, ko dara skaņa. Un tu neticēsi, cilvēki ir dažādi. Es strādāju, protams, tikai ar sievietēm, bet sievietēm arī ir dažādas izjūtas. Viena saka, es redzu kaut kādu tādu tumšu migliņu. Kad es klausos un es pievēršu uzmanību tai vietai, tur kaut kas tāds tumšs,
Bet es redzu gaišāk. Bet ir sievas, kuras uzreiz redz kaut kādas krāsas un stāsta, ka tur kaut ko. Un patiešām, un tad, kad pieceļās, un šeit guļ, un pats mani klienti, jā, un pieceļās un saku, jā, patiešām man tā vieta vairs nesāp, un man tur ir daudz vieglāk. Nu, tad visi šie faktori bija psihogēni, tad tas uzreiz ir skaidrs, ka tas ir tikai no nervu sistēmas. Un tā cilvēks var pievērst uzmanību, jo šādā veidā mēs saņemam arī citu smadzeņu daļu atbalstu. Ne tikai dzirdes centri, ja, bet vizualizācija. Tad tu skaties, ko es tur redzu? Tad tas jau ir pakausis, tas ir redzes un atpazīšanas centrs, un tas ir diezgan liels. Un jo lielāka smadzeņu daļa iesaistīsies šajā procesā atveseļošanās, jo labāk tu saņemsi atbalstu, tad viss palīdz. Tā. Nu tad acis ciet parasti, pārbaudījumi ar pulsu demiņos. Un tad, kad mēs klausīsimies skaņas, tev vajadzēs šis skaņas, izvēs šeit no galvas virsas pa visu ķermeni līdz pirkstu galiem. Un pēc tam tu vari sekot ķermenim un apstāties pie kaut kādas konkrētas ķermeņa daļas, kur ir diskomforts, un vienkārši vērot. Tev nekas nav jādara. Vērot, kas tur notiek, ko dara skaņas. Kā fons mainās tavas acīs. Piemēram, tagad paskaties uz savām smadzenēm no iekšpuses. Vai ir vienādi, paskaties, tagad ir tumšs, tagad ir gaišs. Vai fons ir vienāds, vai ir kaut kādi tumšumi, mīkliņi? Mēģinu saprast. Nav vienmērīgs. Nav vienmērīgs. Pamēģini tagad iet pa mugurkaulu uz leju. Vienkārši paskaties pavisam to kaklā paša augšā. Un tad ej uz leju pa mugurkaulu, vai ir vienādi? Nē. Kakla daļā augšpusē ir Tumšāks. tumšāks, jā. Jā, bet krāsas tu neredzi, tikai tumšs un gaišs. Ja mēs ejam uz leju, ejam starp pārstiem, izējam vienādi. Jostas vieta krusta. Vienkārši tā. Skenē. Vienādi. Jā. Tu jau labāk redz, bet galvas pamatne nav. Un tu saproti, šeit neiroplastikā, šeit ir 3 fāzes, ar kuram ir jārēķinās. Kā pirmā fāze, kad notiek šī neirokorekcija, tad to, ko es stāstu, kaut kāda ir nepareizas saites, neironu savienojumi atvienojas. Tu vari nejust neko, tāpēc, ka tas var nedot nekādu uzlabojumu. Bet gandrīz vienlaikus ar to arī notiek tāda neirorelaksācija. Kā cilvēkam pēkšņi uznāk kaut kāds miegs, kaut kāda miegainība dienā, kaut kāds slinkums, vispār labāk guļ arī naktī, vai tev nebija tā, ka tu sāki klausīties un kaut kas aizgāja uz tādu kaut kādu pasivitāti? Man pat brīžiem bija tā, ka ja man nesanāca pa dienu noklausīties, tad es uzliku viņu uz guļamu laiku un es iemīgu šajā melodijā. Bet vispār tu pamanīji, ka bija kaut kāds laiks, ka tu kļuvi tāda ļoti miegaina un varbūt slinka tev likas, Es nevarētu to tā raksturot, vai arī teiksim tā, ka es to nepamanīju. Bet tu labāk gulēji naktīs? Es gulēju labāk, jā. Tātad šeit ir ļoti svarīgi, ka pie šīs neirorelaksācijas cilvēks miega un atslābinājuma, viņš atbrīvojas no šiem toksīniem. Un smadzenes var atgūties un sakrāt spēku, lai pēc tam atjaunotos. Katram tas ir individuāli, tāpēc es uzreiz pirms saviem klientiem saku, ka nebaidieties no tā, ka pēc kaut kāda laika jums ir tāda miegainība dienas laikā. Tas ir normāli, tas pāries.
Un tikai pēc tam jau 3. stādijā, kad jau veidojas jaunas neironas saites, tad notiek šī harmonizēšanās. Jā, cilvēks uzreiz jūt, jā, kaut kā ir labāk, tur pārgāja sāpes, vēl kaut kas jūtās pavisam savādāk un citreiz atnāk ar vienu kaut kādu problēmu, bet jūt, ka kaut kas cits jau ir mainījies, pat dažreiz kaut kas cits ir iet pa priekšu, un tad tā tas ir. Un tāpēc mums ir jāreicinās, ka šie laiki ir dažādi, un tāpēc liels prieks, ja kādam tad šī 3. fāze notiek gandrīz uzreiz, tas arī varbūt pārklājas arī. Jā, bet es tavs programmas, laikam, sanāca 2 nedēļas vai 4 nedēļas, ko tu iesaki, kā tas sākumā Es vispār iesaku ilgāk, un tagad es arī mājaslapā piedāvāju vai nu 1 mēnesi, vai nu 2 mēnešus. Un tā neirokalna, tā vieglākai programmai es piedāvāju mēnesi, parasti ar to arī pietiek. Vai arī cilvēks var pakombinēt šis programmas. Tādi ieteikumi arī ir. Mēs, protams, sazinājāmies attālināti, bet tu strādā gan, tu strādā ar cilvēkiem, tiekoties dzīvē, gan arī attālināti. Jā, dzīvē tas ir šeit. Tā ir mana darba istaba, jā, tas ir šeit. Un, protams, attālināti, kad nevar atbraukt, ja ir ārzemēs vai arī Latvijas reģionos, kad cilvēkam ir grūti, vai kaut kas ir ļoti tāds akūts un pēkšņi ir vajadzīgs. Īpaši tas ir darba jautājumos, tādas konsultācijas, tas ir ārpus skaņām, ir vēl kaut kas, jā, tāpēc, ka psihosomātika un neiroplastika, tas arī ir mans darbs, tas tur ir iekļauts. Visa šī neirofizioloģija, jā, viņi man zvana. No manas puses, paldies par šo sarunu. Es esmu daudz ko jaunu apgūsi, un man patiešām interesēja šīs 2 papildus metodas un iespējas, ko tu minēji šodien. Sāk iepazīt un... Paldies tev, ka tu piekriti. Bet man vēl ir runājot par darbu, to, ko tu jautāji, ka cilvēki griežās arī ar citiem jautājumiem. Es šeit arī domāju par tavu nākotni, kā lai izdarīt tā, lai tev tur būtu tomēr vieglāk. Un tāpēc es arī gribu tev iedot kaut kādu izpratni arī par to, kāpēc tie stresi tev ir šajā darbā. Jā. Es sapratu no visa tā, ko tu man stāstīji, ja? Kas tur patiesībā notiek. Tur nav tava vaina, tur ir vaina tai vadībai, kura uzbūvēja šo visu sistēmu. Un ļoti nekorekti. Kā jūs darbinieki, jūs nezināt, kāda ir jūsu pienākumi un kādas ir jūsu tiesības. Jums nav stingri definēts, kas jums ir jādara, un tāpēc tas rada stresu. Redz, atgriežoties pie tā dzīvnieciskumā, kas ir mūsos, ka mēs visi esam vara dzīvnieki. Tā kā vilki, tā kā primāti. Un kā viņi dzīvo? Viņam ir hierarhija, ja? Tā ir ģimene, bet darbā mums ir tāpat no 9 līdz 5 dienas nedēļā, tu atrodies cita hierarhijā, ja? Un tu atrodies, un tev ir labi tikai tad, ja tu kā dzīvnieciņš, tu zini savu vietu. Un tāpēc paskaties, kā dzīvnieki varētu tur vilki vai pērtiķi. Vai tad tas, kurš varbūt ir kaut kur tur zemākā pakāpiena, vai tad viņš ir nelaimīgs? Viņš ir laimīgs, viņam viss ir labi, tāpēc, ka viņš ir atbilstošā vietā, viņam ir kaut kādas spējas, vai viņam ir kaut kādas rezerves un īpatnības, un tas atbilst tam, kur viņš ir. Un šeit jūsu darbā tā visa nav. Jūs nezināt savu vietu, jūs nezināt, kā jūs varat komunicēt. Tu saki, ka ar kolēģi, ar kuru jūs esat vienā līmenī, ka jums ir jāpieņem kaut kāds kopējs lēmums, bet nekur nav pateikts, kā ir, ja, piemēram, tu saki, jā, viņi saka, nē, tad jābūt šķirai tiesai kaut kā, kurš ir tas trešais, kurš var izšķirt un ko darīt. Un tāpēc tas viss rada stresu. Es domāju, ka būtu pareizi un ļoti korekti griezties pie vadības un palūgt, lai jums skaidri nodefinē, kas jums ir jādara, kas ir tava kompetence, kāpēc tev jāraizēs par to, ka kolēģi ir izdarījusi kaut ko citu, nesaskaņojot ar tevi. Vai viņi ir tādas tiesības, vai tev ir par to jāatbild, un tā tālāk. Un vēl domājot par tevi, kā par tādu ļoti perfektu cilvēku, kurš iet uz rezultātu. Tu zini, tas ir tas trakais moments, ka mēs vienmēr, jā, un ka tu vienmēr skaties uz to gala rezultātu. Tev mazliet jāabstrahējas no tā gala rezultāta.
Nu, es negribu tev teikt, ka tev ir jāizbauda process, nu, ne pavisam tā, bet tev ir jāsadala uz citiem mērķiem. Tev ir gala mērķis, ja? Bet tev ir jāpadomā, labi, tas varbūt būs pēc gada, tas projekts, ja? Tas ir gala mērķis. Bet ir kaut kas, kas ir šajā mēnesī, šajā nedēļā, šodien, pat šajā stundā. Un tu zini, kas notiek, ja tev ir tādi mazāki mērķi, katru no tiem, kuru tu sasniegsi, šajā stundā man vajadzēja uzrakstīt, izdarīt to, un es to izdarīju. Super, tavas smadzenes ir priecīgas, izdalās dopamīns. Un tas dod tev šo prieku tādu, ka jā, tu esi paveikusi. Pagāja diena, tu skaties savu sarakstu, man visi mērķi ir sasniegti, un kāda es esmu forša. Un tās smadzenes faktiski ārstējas, un tas izslēdz šo izdegšanu. Ja mēs ejam tikai uz to gala mērķi, mēs neredzam šos mazākus. Mazās uzvaras. Mazas uzvaras, mums neizdalās dopamīns, nav dopamīna, visi mēs esam izdegušas. Un tad ir depresija, un tad ir nespēks. Un tāpēc tas ir mans ieteikums. Tu zini, es to apgūlu pavisam nejauši, kad bērnībā es mācījos klavierus. Un mana mūzikas skolotāja, viņa uz vasaru parasti tur uz tiem 3 mēnešiem, kamēr nav nodarbības, viņa tur uzdod. To jāiemācās spēlēt. Un, protams, vasarā, un neko negribās, un neko nedaru, un tur jau pēdējā nedēļa, nu tad jau ķeros klāt, un, protams, neko tur neiemācos. Un viņa man teica tā, Anželīna, bet ja tu būtu iemācījusies tikai vienu taktu, zinu, cik tur tā takta ir, tas notis, nu tur 6, no 8, nu labi, nu cik, es saku, vienu taktu dienā pareicinām. Vesela vasara, tur bija 90 dienas, tu vasaras laikā būtu iemācījusies 90 taktus, perfekti. Cik skaņdarbus tu varētu iemācīties? Ja? Man taču nevajadzēja tur simfonijas, ja? Cik tur mūzikas skolā. Un tāpēc es arī saku citreiz klientiem, saku, es tā gribu tur angļu valodu, nekā nevaru saņemt. Es saku, mīļā, nu 5 vārdus dienā, nu nevajag 10, 5 vārdus dienā iemācies. Un paskaties, kas būs pēc gada, bet katru dienu. Un redzēju arī ar tam skaņiem tas pats, bet katru dienu, jo tas ir tas neiroplastiskums. Un tāpēc es domāju, ka tava dzīve būs daudz vieglāka, kā ar šo perfekcionismu tu izveidosi mazākus, tādus īsākus mērķus. Katru reizi sevi apbalvosi, smadzenes pašas apbalvo ar hormoniem, ar neiromediatoriem. Tu jutīsies daudz labāk, tava veselība uzlabosies. Un saproti, mēs uz vienu to pašu mērķi, mēs varam iet ne tikai pa šo līniju. Mēs varam arī tā, pa dažādiem apveceļiem. Un šos apveceļus arī veido šī situācija. Tu saki, dzīve mainās. Jā, jau gadu laika var tā mainīties, ka tu pat nevar iedomāties. Un tur kolēģiem ir kaut kādi savi apstākļi, un cilvēki mainās, un cilvēciskais faktors, un kaut kas varbūt, es nezinu, pasaulē, vēl kaut kur internetā, tehnoloģijas mainās. Bet tu vienalga, tu zini, jā, mērķis ir tāds, bet es taču varu tā un tā un tā. Un tu vienmēr pārdzīvo, ka tu kaut kas savādāk dari. Ne, tu dari, un tu Viss ir pareizi, nav ceru, tikai viens. Es ceru, ka šis padoms būs ļoti interesanti. Es noteikti ieklausos un tā, kā tu saki, apbalvot sevi arī par maziem sasniegumiem. Nu, var arī ne tikai ar šo dopamīnu, kas izdalīsies pats, bet arī vēl ar kaut ko sevi palūtināt un pasakis, ja es šajā nedēļā vai šajā mēnesī izdarīšu to visu, tad es aiziešu tur uz spā vai vēl kaut ko, ko tu pati gribi, kā tu sevi vari apbalvot. Un tad ir pavisam savādāk. Jo tu zini, kāda ir vislielākā problēma tagad cilvēkiem. Viņi zaudē vispār to mērķtiecību. Es nezinu, kādēļ es dzīvoju. Tāpēc, ka visu laiku viss mainās un mainīsies arvien ātrāk. Un tāpēc, lai būtu bauda no dzīves, no šī procesa, mums jābūt šim mazām uzvaram, šiem sasniegumiem. Un viena no tādām uzvaram ir tava brīva galva, kura tagad var tā viegli, kuru tu nejūti. Jā, tieši tā, es par to nedomāju. Tu nejūti, un tā ir tāda uzvara. Jā. Un tāpēc paldies tev, ka tu piekriti. Paldies tev.